Sveicināti! Mani sauc Māris Jansons, un es jums parādīšu, kā gatavo spinātu salātus. Ir vajadzīgi spināti, smukas spinātu lapas. Vislabāk, kad ir jaunie spināti, tad viņi ir maigi. Vajadzīgs ir bekons, ķiršu tomātiņi, ķiploki, sēnes. Viņas var būt gan šampiņoni, gan austersēnes vai kādas citas baltās sēnes, olas, parmezāns siers, balzāma etiķis un olīveļa. Ķiršu tomātiņus mēs sagriezīsim bišķiņ smalkāk, vienkārši uz pusēm. Jūs varat izmantot arī lielos sarkanos tomātus. Vispirms mēs sagatavosim visu šeit uz dēlīšu, kas ir darāmie darbi, un tad iesim cept un vārīt. Un šajos salātos mēs izmantosim tikai šampiņonu cepurītes, kātiņas es izlasīšu laukā. Nu tā, šādas te šampiņonas es grieztu 4 daļās. Tā sēnes sagrieztas, sakapāsim smalku ķiplociņu. Ķiplociņš. Es vēlreiz pārskatīšu spinātu salātus, lai viņi ir tīri vai nav smiltis. Mēs varam iet cept. Uzkarsējam panniņu, karstu mazliet olīveļu. Sākumā mēs apcepsim bekonu, tāpēc daudz mums taukvielas nevajag, jo viņš ir diezgan treknis un bekons parasti ir sāļš, tāpēc ļoti daudz mēs neliksim garšvielas, liksim tikai mazliet piparus. Un es arī viņus negriežu smalki, jo gribās tomēr viņus sajust. Lūk, bekonīši smuka apcepies, kraukšķīgs, noliksim viņu maliņā, uzcepsim tālāk arī šampiņonus pēc tā. Ai, fantastika. Un tādā pašā pannā neko mums nevajag mainīt, jo tas ir tie paši salāti. Liekam šampiņonus. Šampiņoniem gan vajag pieliet mazliet olīveļu, jo viņi mēdz uzsūt diezgan daudz eļļas, ja? Un tad es parasti izmantoju ķiplokus, kad es cepu sēnes. Protams, sāls un pipari. Arī no pipariem nevajag baidīties. Un cepot es vienmēr arī pielieku klāt timjānu. Ja? Droši mājās varat trenēties, mētāt, grozīt. Nu, lūk, sēnes ir gatavs. Burvīgs zeltains. Olu munderiem man ir jau sagatavots vārīts ūdens, verdošs ūdens. Bet kas ir svarīgi, lai ūdens nevārītos strauji, bet ļoti lēnām. Es pielikšu mazliet sāli klāt. Ir recepts, kur izmanto arī etiķi, bet es tomēr uzticos sālim. Ja, samaisīsim. Ūdens jau gandrīz jau vārās, bet varbūt neļaujam viņam vārīties. Samazināšu mazliet uguni un sitīsim iekšā olas šajā verdošajā ūdenī. Mazliet es viņu iegriezīšu, lai ūdens tā kā apņem olu un izveido skaistu formu ap sevīm. Nebaidieties. Te. Nu neko, galvenais nevajag ļaut viņai vārīties. Redziet? Kā sāk vārīties, nogriežam uguni nost. Un vāram kādas 3 minūtes. Mēs gribam tikai, lai baltums izvārās, un dzeltenums ir šķidrs, tā kā mums tas garšo. Nu, lūk, šādi viņi izstās smuka. Jūs varat redzēt, ka dzeltenums ir mīksts. Un arī liekam blakus otrai. Un tā ar visām pārējām, attiecīgi, cik daudz porcijas jūs gatavojat salātus, tik daudz vārat olas katrai personai pa vienai. Tagad mēs uztaisīsim mērci, kas sastāvēs tātad no olīveļas un balzāma etiķa, un varēsim ķerties klāt pie salātu porcionēšanas. Mērci taisam tajā pašā pannā, kur cepām gan bekonu, gan sēnes, jo tie ir tie paši salāti. Tā kā mēs taisam 2 porcijas, tad mums vajag burtiski kaut kādus gramus 70-60 olīveļas un balzāmiko. 2 karotes pieliksim. Un ar mērci ir tā, ka viņi ir tikai īsi pirms salātu pasniegšanas ir jāuzkarsē, un tad ir jāpārliek pāri. Smuki sakārtojam spinātus uz šķīvja. Sanāk tā, ka salāti paši pa sevi ir augsti, bet vienīgā lieta, tā kā, kas būs karsts, ir gan sēnes, gan bekons un olas un mērce. Un tie saucās karstie spinātu salāti. Liekam virsū gan sēnītes, pieliksim tomātiņus.
bekonu, apcep to iepriekš. Kā jūs teicu, olām tātad uzliejam virsū karstu ūdeni, paturam purtis 2-3 minūtes un karstais ūdens sasildīs viņas. Tad mēs uzliejam mērci un pašās beigās uzskujam virsū svaigu parmezānu. Karsta olīveļa ar balzamiko etiķi. Smuki pārlējam pāri. Nevajag baidīties no mērces. Mērce padarīs salātus sulīgāks un tāpat tās eļļa iztecēs cauri viņiem. Parmezāna siers. Smuki saskojam tādas smukas pārslas. Ja. Ēdiens ir gatavs. Labu aptīti!